Parunāsim par došanu un ņemšanu. Mēs te daudz visādi izsakāmies par to, ka vajag pieņemt dāvanas un pieņemt tās labās lietas, ko liktenis un ko dzīve mums sniedz, par to, vai mēs esam gatavi tās pieņemt vai nē. Man liekas svarīgi iemācīties ne tikai paņemt, bet arī dalīties ar tām labajām lietām un iespējams arī ar sliktajām lietām, kas mums ir. Un, ja mēs to darīsim, tad labums vairosies un vairosies prieks un dalīta bēda ir pusbēda. Man liekas tā, ka dalīties mēs varam tikai tad, ja mums ir daudz ko dot. Jo, ja man ir maz, atdodot kaut ko no sevis, es palieku iztrūkumā. Un kas notiek tad? Tad man spēka aiziet, nav zināms kur. Un tas cilvēks, kas ir dabūjis no manis to, ar ko es esmu dalījusies, patiesībā ir dabūjis nekvalitatīvu sajūtu, preci vai jebko citu. Sanāk tā, ka var dot tikai tad, ja ir ko dot. Ja man ir daudz ko dot. Jo atrast, ko dot, jau var vienmēr. Bet vai es gribu to darīt? Ir tāda lieta, ka vai mēs esam, teiksim, finansiālos plusos vai mīnusos. Un ja mēs esam finansiālos mīnusos, parādā bankai, parādā citiem cilvēkiem, un mēs ejam un ubagam dodam ziedojumus, mēs rīkojamies neētiski, jo mēs neatdodam parādus, bet cenšamies būt labiņi un dot kādam sērdienim naudiņu. Un tā ir neētiska rīcība, kuru parasti izsauc vainas sajūtu. Un vēl viena lieta, ja mēs dodam un nesaņemam pretī, tad cilvēks ir iekārtots tā, ka mēs tomēr saņemam, un mēs saņemam rūgtumu. Un mēs sākam šo rūgtumu uzkrāt. Tas krājās, un mēs paliekam rūgti, un neviens ar mums vairāk tad negrib iet uz trepītēm rotaļāties, jo kurš gan gribēs ar rūgumu podu rotaļāties? Tieši tāpēc es arī saku, kad ir jādod tad, kad ir daudz, jo tas ir kā mazi bērni dara. Tad, kad viņiem ir daudz konfektes, augļi vai jebkas cits, viņš pieskrien atdot tev savējā un aizskrien prom, pat negaidot paldies par to. Varbūt Didzis var ieviest skaidrību šajā jautājumā. Jā, man liekas, jūs ieciklējāties uz došanu un rūgtumu saņemšanu, bet šīs nedēļas runa prognoze ir gandrīz par to pašu, bet tomēr citā rakursā. Proti, gadīsies tādas situācijas, kur ir jāprot paņemt, un ja tu esi mācējis paņemt labo, foršo, tad tev ir arī ko dot. Citiem ir ko dalīties. Tikai, ja mēs runājam par runu prognozi, tad ir tāds būtisks aspekts. Pirmkārt, jāprot paņemt, un vajadzētu saprast arī to, ka man kāds kaut ko labu dod, es viņam neesmu parādā. Katrā ziņā ne vairāk kā tikai paldies. Bet problēma ir tajā, ka mēs dažkārt neprotam paņemt. Mēs esam pieticīgi, kautrīgi, ko citi teiks, ka man tā dod. Un tā vietā, lai saņemtu ziemā saldus, tādas kārtīgas vasaras ķiršus, mēs dabūjam, labākā gadījumā, kaut kādu ķiršu zapiti. Galvenais vēstījums ir neaizrauties ar likumību un prast paņemt un dot. Šī nedēļa būs ārkārtīgi garšīga jums visiem. Jūs daudz ko saņemsiet, ja pratīsiet saņemt. Būs tā. Būs tā. Būs.